Kā izdzēst lielu skaitu fotografiju savā iPhone fotos aplikācijā, bet lielu daļu tomēr arī atstāt. Atver savu iPhone fotos aplikāciju un jaunākajā 18. iOS versijā, lai atvērtu bibliotēku un iezīmētu bildes, tev ir jāpavelk uz leju, kamēr parādīsies library. Pie gadiem vai pie mēnešiem iezīmēšanas opcijas nav, tāpēc ir jāņem pie all, pie visām bildēm. Un tajā brīdī, kad tu izdomā, no kurienes tu vēlies dzēst šīs bildes, tev ir jāizvēlas podziņa select, augšā select. Un triks ir tāds, ka ir jāiezīmē vismaz 2 fotogrāfijas, tātad tu viegliņām velc pāri bildēm, iezīmē 2 bildītes, redzi, man rādās 2 fotos selected, un tad ar citu pirkstu telefona augšējā kreisajā stūrītī nospied un automātiski aiziet līdz pašai augšai šī iezīmēšanās. Un neatlaižot šo pirmo pirkstu, tu pabeidz iezīmēšanu līdz galam. Šādā veidā tu ātri iezīmē ļoti lielu skaitu fotogrāfiju un viņas var izdzēst. Protams, zinot to, ka tev šīs bildes ir nodublētas nevis iCloud mākonī, jo bildes dzēsīsies no mākoņa, bet kaut kur datorā vai cietajā diskā. Tad, kad bildes ir nodublētas un tu skaidri zini, ka viņas var dzēst, spied pogu delete un izdzēs šīs fotogrāfijas. Visas bildes aiziet uz atkritni, jeb pie recently deleted, nospied šo krostiņu, lai izietu no bibliotekas ārā, un mazliet uz leju patinot, tev ir jāatrod pie utilities recently deleted. View album. Un, ja tu patiešām vēlies atbrīvot vietu no šīm fotogrāfijām, tad spied pogu select, tad tālāk mazie punktiņi un delete all. Vēlreiz tiek parādīts brīdinājums, ka šī darbība izdzēsīs bildes gan no iCloud mākoņa, gan no visām ierīcēm, kurām tu esi pieslēgusies ar šo savu kontu un redzēji šīs bildes. Lūdzu, ņem to vērā. Bildes tiks izdzēstas no visurienes, izņemot, ja tev viņas ir parkupētas uz datoru vai ārējo cieto disku. Kad esi droša, spied delete from all devices, un bildes ir izdzēstas.